apskatīsimies tātad Bāriņu ielas apgriešanās vietu, kas tad šeit ir savādāk nekā parasti tas ir sastopams. Tad šeit ir ceļa apzīmējums, ar kuru tiek sadalīts, pa kuru pusi tad mēs veidojam šo trajektoriju. Kā mēs labi redzam šajā Google attēlā, tad šeit mums ir nepārtrauktā līnija, te mums ir pārtrauktā līnija, tad attiecīgi, ja mums šeit ir jāizpilda apgriešanās manevrs, mēs redzam, tad mēs trajektoriju varam veidot tikai pa tuvāko. Tātad tuvojoties apgriešanās vietām, vienmēr samazinam, protams, laikus ātrumu un sākumā tad vērtējam to, vai gadījumā nav tā, ka ceļa apzīmējums ir tas, kas nosaka to, kā mēs veidosim šo trajektoriju. Ja ceļa apzīmējuma vispār nav, vai visu laiku ir raustīta līnija, tad mēs varam, protams, griezties gan pa tuvāko, gan pa tālāko, bet ja ir šāda situācija, ka ir noteikts, tad mēs redzam, šeit ir raustītā, tālāk nepārtrauktā, tad